Mūsu viesis dzīves virtuvē. Tātad mūsu viesis šodien raidījumā ir psihoterapeits Andris Veselovskis. Mūsu temats pagātnes traumatiskās sekas un šīs dienas dzīve. Trauksme, depresija, emocionāla noslēgtība, nespēja veidot pilnvērtīgas attiecības, zemes pašvērtējums, neuzņēmība. To mēs varam teikt atsevišķi par kādu cilvēku un, teiksim, viņa problēmām, bet to mēs varam attiecināt arī uz visu tautu, uz mūsu tautas vēsturi. Andri, kā tas ir jāsaprot? Kā šīs problēmas var skart katru individuāli caur tautas vēsturi, pagātni? Jā, tautas vēsture ir bijusi traumatiska, ir bijušas izsūtīšanas, karš, un tas ir traumējis vecvecākus, un viņos ir bijuši zaudējumi, sāpes. Un šīs sāpes ir nodevušās nākamajām paaudzēm. Piemēram, vecvecāki ir zaudējuši tuviniekus, dzimtās mājas, bijuši izsūtīti, tad atgriezušies atpakaļ, un viņu prātā visu laiku ir šis zaudējums. Un neapzinātas gaidas, ka tas tukšums, tas tā kā izrautais gabals, viņš piepildītos. Un nelaime ir tā, ka neapzināti šie vecvecāki, viņi ir sākuši gaidīt no saviem bērniem, ka bērni radīs atpakaļ to ģimenes sajūtu, mājas sajūtu, un sanāk, ka tiem bērniem tā kā ļoti daudz jādomā par vecākiem, par viņu labsajūtu, un viņi varēja justies vainīgi, domāt par sevi. Andri, varbūt tā pārspīlēt, varbūt var teikt, ka problēmas mēs tā kā gluži ar mātes pienu pārņemam vienas paaudzes, nākamā paudze. Es tā iedomājos, varbūt tie ir kaut kādi, varbūt arī stāstījis dzimtes vēstures, un bija tā un tā. Lai gan padomju gados mēs labi zinām, bija aizliegtie temati, tabū, par ko nerunāja. Nerunāja arī par izsūtītiem tuviniekiem, vienkārši nedrīkstēja, ne tikai lai netraumētu bērnus, bet vienkārši nedrīkstēja, lai šī informācija neizietu ārpus ģimenes, kaut kur tālāk. Bet kaut kādā veidā tomēr laikam ar savu attieksmi tās bažas ir parādījušās. Kad toreiz par to nevarēja runāt, un tas arī radīja lielu problēmu, jo tas, kas netiek runāts, viņš tāpat ir mūsu prātā. Un tas parādās varbūt ikdienas kaut kādā darbībā. Tas parādās kaut kādā satraukumā, saspringzinājumā, bažās, ka bērns iet uz skolu un vecāks uztraucas, ka kaut kas notiks, pārāk uztraucas. Un tiek nodota tā vecā pieredze, un drīzāk der tas salīdzinājums, ko tu teici, ar mātes pienu nekā caur stāstiem. Jo, ja būtu caur stāstiem, notika tas un tas, es jutos tā un tā, tad būtu labāk. Bet tā kā tas netika runāts, tas tika nodots patiešo. Tu varbūt neej tur nesanāks. Nedari to. Nezinu, bez paskaidrojuma kādēļ. Bet arī es vienkārši zinu, ka tas nav labi. Man šķiet arī divkorsība patiesībā, jo tā pati vēsture, kas mums tika mācīta skolā un ko mēs it kā zinājām no vecākiem. Jā, būtu liela pretruna patiesībā, Man vismaz skolā tas bija ļoti. Es atceros, vienu gadu bija, ja jūs iesiet pie brīvības pieminekļa, jūs tiksiet izslēgts no skolas ārā momentāli. Pēc gada vai diviem, ja jūs neiesiet pie brīvības pieminekļa, jūs tiksiet izslēgts no skolas. Godvārds tā mums bija skolā. Un tas viss tātad tiek nofilmēts cilvēka prātā, un sanāk šīs pieredzes, viņas savā starpā sāk konfliktēt. Un tas paņem cilvēka enerģiju, un viņš nesaprot, kāpēc viņš jūtas slikti. Un viņam nav tādas vienas saprotamas vēstures, bet ir dažādas vēstures. Vai, Andri, šajā gadījumā mēs varam runāt arī par tādu kolektīvo zemapziņu? Jo ne jau katrā ģimenē varbūt tik kāds izsūtīts. Ne visi piedzīvoja kaut ko baisu, ko tieši nodot saviem pēcnācējiem. Bet tā kolektīvā zemapziņa tā jau veidojas no tā, kas ir blakus noticis, tātad ar visiem mums kopumā.
Jā, un piemēram, kolektīvā zemapziņa ir nerunāt par to, ko mēs domājam, par to, ko mēs jūtam. Un tas nāk no tiem padomju laikiem, kad runāt patiesību bija bīstami. Jā, līdz ar to līdz šai dienai cilvēki ļoti baidās, ka viņos ir kaut kas slikts, jā, nepareizs, un ļoti daudzi cilvēki, kas atnāk pie manis uz konsultācijām, viņiem ir fantāzija, ka tūlīt es izsaukšu ātrās palīdzības brigādi, jo viņi tā kā savādāki nekā citi, nepareizāki. Ja? Bet, protams, ka visos cilvēkos ir pārdzīvojumi, jūtas, sāpes, bailes. Kā ir ar šo vainas sajūtu iekšējo? Jā, kad es domāju, vainas sajūta mūsu kolektīvajā zemapziņā ir ļoti liela. Jā, jo, piemēram, ja tas vagars, jā, vai nezinu, partijas līderis uzbrūk, jā, vai represīvais režīms uzbrūk, tad nedrīkst pretuzbrukt. Un tad tā agresija vēršās pret sevi. Tad arī savā ģimenē iekšēnē varbūt, ja? Tad cieši varbūt kāds cits, kur es to varu izgāzt, jā. Es jau aizskāru šo tematu, ne katra ģimene varbūt ir cietusi, un varbūt, ka salīdzinām varam teikt, kur ir bijušas šīs problēmas vēsturē, šie izsūtījumi, kara šausmas un tam līdzīgi, varbūt tur stiprāk pārdzīvo un varbūt stingrāk pārmanto. Teiksim, nākamā paudze, varbūt kādās negatīvās ir izpausmēs sevi. Tur, kur tas nav bijis, ja, kas no nostāstiem tur varbūt arī mazāk tas notiek. Ja. Bet mēs runājam to, ka kopumā tas varētu attiekties uz mums visiem vairāk vai mazāk. Kā ir tagad? Es saprotu, 40 gadnieki, 50 gadnieki tagadējie, ja, tie var būt vēl sevi nesa, bet, teiksim, vai mūsu bērni, vai mūsu mazbērni. Arī uz tiem tas attiecas? Jā, es domāju, tās nākamās paaudzes bez kara, viņi jau ir drošāki. Jā, katra nākamā paudze ir drošāka, ja nebūs atkal kaut kādas traumas, jā, kaut kādas jaunas traumas. Bet tas tiešām tiek pārmantots, un varbūt arī var teikt, ka bieži vien drošāki ir tie cilvēki, kuru vecvecāki ir paslēpušies mežā, kaut kur aizbēguši, kaut kā sevi saglabājuši. Un nedrošāki tie, kuri ir represēti, izsūtīti, ja, kaut kā tas strādā. Lūk, par pagātnes ēnu mēs tā varētu teikt. Mēs šobrīd runājam, kas ietekmē mūs un līdz pat mūsu jaunākajām paaudzēm. Ja mums viesos psihoterapeits Andris Veselovskis un runājam par pagātnes traumām un sekām un kā ar to varbūt tik galā. Jā, un par šīs dienas dzīvi. Andris Veselovskis ir veids tādu pētījumu rakstu patiesībā ar tādu nosaukumu izsūtīto vecāku bērnu nākamās paaudzes, pārmantotās traumas un kā tās ārstēt. Patiesībā par to jau mēs arī tagad runājam. Bet mēs mēģinām runāt vairāk varbūt ar tādiem piemēriem, ar tā asociatīvi vedot arī klausītājus, domāt līdzi. Un klausītājiem savukārt ir šī iespēja rakstīt arī vēstules, un pēc tam arī zvanīt, bet varat rakstīt mums virtuve@lr2.lv. Bet mēs 40 gadnieki, 50 gadnieki. Jā, labi atceramies arī bērnībā tās mūsu vecāku un vecvecāku bāžas, ja, kas izpaudās tādos praktiskās niansēs. Mūžīgais jautājums, vai esi paēdis? Paēdi vēl, ja? Paēdi tā gandrīz tāda uzspiesta barošana, un tam visam ir pamatojums, kādēļ tā. Un tas arī tās nepārtraukti tā uzraudzība, vai tu paņēmi līdzi, vai tev tā tiešām tur tās siltās zeķes, vai nav slapjas. Un tam arī izrādās ir šie cēloņi, ir tādi daudz dziļāki. Ja? Jā, tātad tie cēloņi ir to vecāku zemapziņā, ka viņiem ir bijuši zaudējumi vai viņu vecākiem zaudējumi un bats, un līdz ar to tas zemapziņas tā trauma ir kaut kā jāremdē. Bet kad par to nevar saprast un runāt, bet tas tiek izpausts darbībā, jā, un izspēlēts uz āru. Tā kā tiek mēģināts dot bērniem drošību,
pabarojot, iedodot kaut ko līdzi. Bet īstenībā tajā ir nedrošība, un tam bērnam to nevajag tajā brīdī. Bērnam vajag tieši iedrošinājumu, ej, dari, kad paēd, cik gribi un ej. Bet tajā tā kā uzmācīgajā barošanā ir jūtams tas izmisums. Ja neizdosies to bērnu pabarot, tad kaut kas notiks. Nē, bet varbūt arī tās ir atmiņas. Ja, teiksim, tavā vecumā man tik ļoti gribējās, varbūt man nebija tā iespēja paēst, ja, un tagad tu lūdzu par mani arī. Ja? Jā, tātad tas vecāks bērnā redz sevi un īstenībā tā kā mēģina pabarot sevi. Un mūžīgā nedrošība ir tāda, kā lai pasaka, tāda taupība un ar rezervi domāšanu. Ja? Atceros arī gan laukos, gan Rīgas mājā, ka bija tāpat sērkociņa rezervi, sveces ar rezervi. Ja? Noteikti, un tad bija, es jau normāli skatījos ar to, ka arī tāds sausiņa maiss tika glabāts. Ja? Tas jau bija, man liekas, tā kā asinīs iekšā. Ja? Ajānu. Jā, ka pret to badu ir jānodrošinās, bet arī jāmēģina aizpildīt to emocionālo badu. Zudušās mājas, zudušie tuvinieki, kaut kas bīstams, jāatrod veids, kā pret to aizsargāties. Un ēdiens ir tāds ļoti agrīns mierinātājs, tā kā zīdainim. Pirmais mierinātājs ir ēdiens, tad ļoti šo izmisumu var mēģināt remdēt ar ēdienu. Bet nelaime ir tā, ka tas to dziļo trauksmi nemazina, bet viņa tieši tiek nodota bērnam, un izrādās, ka ļoti daudz bērni, kas tādā veidā pārbaroti, viņi saka, nesaprotu, kāpēc man visu laiku vajag, lai būtu pārbāzts leduskapis. Nesaprotu, kāpēc man visu laiku jāpārēdas. Bet, Andri, vēl jau arī tā lieta, mums laikam, patiesībā es ko gribu skaļi atzīt, to, ka mēs nepārtraukti izdzīvojam no paaudzes uz paudzi. Mūsu tauta ir izdzīvotāji. Ja? Mēs nevis dzīvojam pilnvērtīgi, bet izdzīvojam. Un tas mums nāk kaut kā līdzi. Mēs vēl neesam tikuši līdz tādai pilnvērtīgai dzīvošanai. Tātad šīs bāžas, šī asti, kas mums valkās no vēstures, tā joprojām mūs nelaiž vaļā. Kad tajā zemapziņā ir informācija, ka kaut kas var notikt, un mēs neizdzīvosim. Un vēl kāds paradoks, mēs runājam ar kolēģiem par šo tēmu, un daudziem ir sajūta, ja piemēram kaut kas notiks, tur karš vai kaut kas, tad mēs nevarēsim bēgt. Kad ir, tad jāsēž tajā savā vietā, tādam sastingušam, un ka nevarēsim bēgt. Bēgt kādēļ? Bēgt varbūt aiz gana liela patriotisma, vai bēgt aiz kā? Es domāju, lai sevi saglabātu, ka tā programma ir, ka būs jāpaliek un jācieš, un ka mēs sastingsim un nevarēsim izkustēties. Tas, kas notiek depresijā, cilvēks grūtībās nevis cīnās, bet sastingst. Jā, arī, ja mēs varam runāt par to, ka patiesībā jau arī mūsdienu un tagad ģeopolitiskie notikumi, kas ir pēdējā laikā, mums atkal liek pie tā atgriezties. Arī pie daudz jau netrūks līdz sērkociņiem, rezervē un sveču galiem. Ja? Jo man liekas, tas tomēr ir asinīs. Kaut vai, es nezinu, Facebookā komentēt jebko, skaļi izteikties par Ukrainas aizstāvību, lamāt Puķinu un vēl, tu dzirdi blakus, ka tev cilvēks saka, klausies, varbūt, ka nevajag. Ja? Tāpēc, ka tu nezini, kas būs. Ja? Es novērsu vēl vienu interesantu lietu. Bērni no sākuma nebaidījās no pērkonas un zibenes. Māma baidās, ļoti baidās, uztraucās par bērniem. Ejam visi kopā, visi vienā istabā, slēdzam visu ārā. Tagad bērni arī baidās abi divi. Kad tas tiek nodots, tās bailes tiek nodotas, un ka viņas ir joprojām pārmērīgas. Joprojām pārmērīgas, tā kā
pārāk sevi neizpaust, pārāk nesapriecāties, pārāk nesadomāties, ka sanāks, jā, jo var kaut kas notikt, jā, kad kāds nostučīs, kāds sodīs, kāds izsūtīs. Šīs dienas raidījumam, kad mēs runājam par pagātnes traumatiskām sekām un kā tas atspoguļojas mūsdienās ar mums pašiem, kā tas notiek, un pie mums viesos ir psihoterapeits Andris Veselovskis. Mēs solījām tālāk runāt par to mūsu pazemību, mūsu bāžas, bailes, kā arī mūsdienās tās var izpausties, un varbūt mēs mazliet jau te aizskārām, kā aizkadrā mazliet arī tāda lieta neizskaidrojams bailes no represīviem orgāniem. Nu tā, piemēram, ceļu policija. Jā, es domāju, ka daudzi no mums to var sajust sevī. Mēs braucam nepārkāpjam noteikumus, stādina policija. Un satraukums. Un rodas satraukums, sirds sāk sisties, vainas sajūta. Vai es kaut ko neesmu izdarījis? Vai arī dusmas, vai katrā ziņā kaut kāda reakcija nepatīk. Jā, un es domāju, tas ir piemērs, ka tā ir kaut kāda pārmantota pagātnes zemapziņa, jā, vai vēstule no vida. Jā, uzreiz būs sods, būs slikti, būs represijas. Nu, ja mēs tagad veiktu aptauju, ja Vits būtu labais vai sliktais, tad es domāju, ka tāds lielais vairums, jā, noteikti pie melnajā sarakstā ierakstīt. Tas nav nekas labs, tas ir represīvs, tas mani ierobežo. Bet tā reakcija viņa ir lielāka nekā mēs esam cietuši no vida vai no policijas. Tas pats attiecas patiesībā uz uniformu laikam, jebkurā gadījumā. Kaut kas iekšā ir, varbūt tā ir laba un tā ir virsnieka forma, un tur ir tas pozitīvais, vai mēs tam tiekam pāri. Un te ir tāds piemērs savukārt, kad man jaunākā meita bija pavisam maziņa, ja, tad braucot automašīnā, viņa iekļiedzās policijā un gulās gandrīz kā rūtīts noziedznieks. No kurienes tas ir? Ja? Kādēļ tas tā ir? Arī nepatika tiešām pret jebkuru tādu uniformu. Bet pie tam viņai neviens neko pāri nav darījis. Viņai nav tā pieredze, ja, ka policists būtu kaut ko viņai. Vienkārši mēs dalām. Esam vienā vai otrā pusē, kā nu kurā reizē. Jā, es domāju, ka tur ir tā tautas zemapziņa, jā, tā zemapziņa, kas tiek nodota, un ka ir tie represējošie un represētie. Un, ja mēs nokļūstam tā upura lomā, ja, tad mēs sastingstam un baidamies, esam bezpalīdzīgi. Bet savukārt, ja mums iedod varu, ieroci, ja, tad mēs varam kļūt pārmērīgi agresīvi. Jā, arī šo pagātnes notikumu sekas, jā, kāpēc, piemēram, valsts iestādēs strādājošie, viņi bieži vien ir tādi nelaipni asi, jā, ka viņi varbūt arī izspēlē šo spēlīti, tikai viņi ieņem to represējošo lomu. Mums ir vēstule, un tā būtu laikam tagad arī jānolasa, to mums raksta Sanita, viņa raksta tā. Klausos raidījumu, ļoti gribas pieminēt kādu lietu. Pagātnē ir notikušas neskaitāmas katastrofas. Katastrofas, kas mainīja neskaitāmas likteņus. Taču, ko esmu ievērojis, ka vecā gadagājuma cilvēki bieži vien mūsdienu jaunietim uzmēra pēdiņās savu pagātni. Respektīvi, frāze manā jaunībā tā nebija. Ar to gribu teikt, ka tas mūsdienās dzīvojušam cilvēkam bieži vien tiek uzspiesti kaut kādi pagātnes standarti, kuri tagad šodien vairs neder. Toreiz dzīvoja cilvēki savādāk, un es nesaku, ka sliktāk, taču mūsdienās viss ir daudz citādāk, cita paudze sabiedrība. Un šeit rodas paudžu konflikts. Sakiet, kur ir tā robeža, cik tālu drīkst ielaist pagātnes traumas mūsdienu jaunatnē, un kā lai ar to cīnās cilvēks, kurš bieži vien ir vājāks raksturā, tā raksta Sanita. Jā, ļoti svarīgi, lai tie paši traumētie cilvēki, viņi mēģina savu traumu pārstrādāt. Jā, jo ļoti bieži ir tā, mamma slikti jūtās, viņa zvana meitai, jā, un ir stundu jārunā pa telefonu. Viņa tā kā to traumas risinājumu gaida no meitas, bet būtu svarīgi, ka viņa pati atrastu, vai viņa iet dejot, vai kāda vienaudža pulciņā, jebko, bet viņa mācētu atvesaļot sevi. Jo sanāk, ka viņa to pagātnes traumu vai tas piemērs ar to, kad manā jaunībā bija tā, tas ir mēģinājums caur to jaunieti atrestaurēt savu zudušo jaunību, kas nav iespējams. Ja? Bet tagad būtu svarīgi dzīvot tagadnē
un ņemt no dzīves to, kas ir iespējams, to baudīt, priecāties. Jā, bet sanāk, ja cilvēks ir pārāk traumēts, viņš mēģina pagātni tā kā atrestaurēt un tā kā iesaistīt kā palīgus, jā, arī jauniešus, ka viņš pats ir sastindzis tajā pagātnē un arī jaunieti vēl paņemt un tur sasaldēt. Tas, kas notiek internetā ar komentāriem, ja tu pozitīvu komentāru es nezinu, neatradīsi. Ļoti reti, ļoti. Nē, vienīgi... tā arī ir savu veidu tāda paštīksmināšanās ar negatīvo. Ja? Un tas, man liekas, ir tas, kas uzliek tādas lielas bremzes. Savukārt, ārējais ienaidnieks ir labs vai nē? Mēs viņu meklējam. Mums tā kā ārējais ienaidnieks palīdz, pārvarēt, attaisnot kaut kādas savas problēmas. Jā. Tātad mūsos ir agresija, kurai būtu jāstrādā, jāgūst panākumi. Ja mūsos ir kaut kādas bremzes, jā, tad tā agresija viņa nevar izpausties. Jā. Gribās stāties augstskolā, bet ir bailes. Jā. Tad ir labi iedomāties, ka ir sliktie, jā, ir kaut kādi sliktie ārējie ienaidnieki, kas uz ko var dusmoties, uz ko var Man liekas, šobrīd dusmos. Arī tas notiek, zināmā mērā, ar Krievijas politiku, jā, un arī šī mūsu attieksme, jā. Kaut kas vēsturiski pazīstams. Šīs situācijas mēs kaut kur atpazīstam kaut ko. Mums ir atkal iespēja pieaugt bažām, kas arī notiek, jā. Mums pat divreiz nav jāsaka, tas jau gēnos laikam ir iekšā, un varbūt arī šī mūsu nostāja atkal jau formulējās šis ārējais ienaidnieks. Ja? Jā, un es domāju, te ir ļoti svarīgi neiekrist ne bailēs, ne arī kļūt pārāk agresīvam, jā, bet vienkārši būt racionālam, kaut kā būvēt savu drošību. Mēs atkal atgriežamies pie sērkociņiem ar rezervi, pie sveču galiņiem un sausiņu maisiņu, ja? Es domāju, domāt racionāli. Jā, ka, ja kas, tad mēs varam emigrēt, piemēram. Jā, iespējas ir daudz. Galvenais jau tiešām šī racionāla domāšana. Un kas būtu pats svētīgākais? Varbūt šādās situācijās pāanalizēt, kāpēc es tā domāju, kas ar mani notiek. Bet nobeigumā, manuprāt, ir ļoti laba vēstule, ko Raitis atsūtīja. To mēs varētu pielikt punktu šajā sarunai. Cik cilvēku tik viedokļu. Uzskatu, ka svarīgi ir cienīt vēsturi, pagātni, pat ja tā ir traumatiska. Taču jebkurā gadījumā jādzīvo tagadnē ar skaidru galvu, savu viedokli un pozitīvu skatījumu uz dzīvi. Un svarīgi spiest, viņš raksta pēdiņās, uz pozitīvo. Pilnīgi taisnība, Raitim. Jā, paldies, Raitim. Paldies Andrim Veselovskim, kurš bija šodien pie mums raidījumā. Mēs runājam par ļoti, ļoti aktuālu tematu, un droši vien arī klausītājiem sirds dziļumos varbūt bija daudz iekšējās sāpītes par šo, bet galu galā par to bija jārunā. Un paldies, ka klausījāties un dzīvojat mums līdzi.